gavēņa laiks lūkšanu kapelā pār Latviju. Tikai tagad pēc augšām celšanās svētkiem ir laiks apstāties un atskatīties atpakaļ, cik nozīmīgs šis laiks bija, kad mēs izvēlējāmies atrasties savos lūkšanu kambaros un iet šo laiku kopā ar Jēzu, šo gavēņu laiku. Un kādā no šādiem lūkšanu laikiem es izlasīju tādu interesantu vārdu salikumu angļu valodā – bright sadness. Cik tas ļoti pieskārās manai sirdī, kas tulkojumā nozīmē gaišās skumjas, kad, lai arī ir šis skumju tāds apstāšanās, klusuma laiks, tumsas laiks arī, ka tajā ir kaut kas gaišs, ka mēs ejam uz šo augšām celšanos, ka nekad tumsa neuzvar gaismu un nekad skumjas nepārņem prieku, ja mēs esam kopā ar Jēzu un ejam kopā ar viņu. Kādā no lūkšanu laikiem saņēmu raksturvietas, kas ir aprakstītas 3 evaņģēlijos Marka, Mateja un Lūkas par jūras šķērsošanu, kad izceļās lielā vētra un Jēzus ir aizmidzis. Šajā gavēņa laikā es tieši jutos kā šie mācekļi, kad jūra trako, vētra trako, kad viļņi smeļas iekšā laivā un liekas, ka Jēzus guļ, ja varbūt pat ir izkāpis no laivas un aizgājis un pametis. Un tieši lūdzoties ar šīm rakstu vietām, es saņēmu ļoti lielu stiprinājumu, ka Dievs nekad mūs nepamet, jo pārcelšanās no vienas malas uz otru, tas ir izaicinājuma laiks, tā ir iziešana no komforta zonas, bet tajā ir kaut kāda arī kustība, kad mēs neesam uzsēdušies uz kādas klints vai uzdūrušies kaut kur iestrēguši. Mēs tomēr esam tajā kustībā pārcelšanās laikā no vienas malas uz otru, un lai arī mums ir šī sajūta reizēm, kad Jēzus ir aizmidzis un guļ, viņš vienmēr piecelsies un apklusinās šo vētru, bet viņš šo vētru apklusinās īstajā laikā, un ne jau tajā laikā, tad, kad mēs to gribēsim, bet tad, kad viņš zinās, kurā brīdī viņa ir jāapklusina. Lūdzoties ar šo rakstu vietu, man skatiens arī pievērsās mācekļiem, kuri bija pieredzējuši zvejnieki, un noteikti jūru viņi bija šķērsojuši daudzkārt un vētras pieredzējuši nevienreiz vien, tad kāpēc viņi tik ļoti izbijās? Vai tāpēc, kad bija pārcelšanās no šīs vienas malas uz otru, kas ir tā kā pārēja no zināmā uz nezināmo, un tāda pilnīga uzticēšanās Dieva nodomam. Arī Jānis Pakāpnieks ir sacījis tādus vārdus, kad Jēzus ar savu klusēšanu lika kaunā Pilātu, un cilvēks ar iekšējo klusēšanu uzveic godkāri. Pārdomājot šos Jāņa Pakāpnieka vārdus, es sapratu, cik grūti, kad tev nav iespējas aizstāvēties, kad tu nojauti, cik daudz nepatiesības izlīst pār tavu galvu, bet ja man būtu šī iespēja aizstāvēties, es aizstāvētu savu godu, un tas jau būtu solis uz godkāri, uz sevis atzīšanu, cik brīnišķīgi un labi es esmu, un es varu tikai pateikties Dievam, ka viņš noņēma man šīs godkāras bruņas, jā, es paliku kaila, paliku atkailināta, un vienīgais, ko es varēju saukt tajā brīdī, Jēzu palīdz man. Kā tāds salds nobeigums katrā lūkšana laikā, es pārlasīju vārdus no Jesejas 43:18, nedomājiet vairs par seniem notikumiem un neievērojiet to, kas jau sen bijis. Redziet, es veikšu ko jaunu. Novēl visiem palikt šajā augšām celšanās priekā, vienmēr atrast laiku, pabūt lūkšanā ar Jēzu un saņemt atbildes no viņa.